Labdien, tuvojas jaunais gads un skatāmies, kādu enerģiju 2025. gads nesīs Aunzīmē. Aunzīme būs iekarsusi, būs karsta, sanīga, aicinoša un tādas tēmas kā nauda, vara un seks būs šīs gada galvenās tēmas. Skatieties, kā tās ir bijušas jūsu dzīvē līdz šim, kā viņas ir attīstījušās, kā jūs mākat tām tikt galā. Un, ja jūs jau tagad jūtat, tad mērenību un nemēģiniet iesaistīties citu cilvēku varas spēlēs, darbībās ar naudām, ar biznesu, ar pārāk lielu vēlmi nopelnīt, ar pārāk lielu kreņķi par to, kā būs ar naudu, kā es varēšu iztikt, kā es varēšu visu samaksāt. Jā, tas šajā gadā būs izaicinājums, bet jūs varēsiet ļoti labi to visu sakārtot, palūkojoties apkārt un paraugoties, ka mēs dzīvojam mātiskā pasaulē. Tātad aktualitātes, citi cilvēki, kas mēģinās jūs iesaistīt, piesaistīt, pieprasīt, izaicināt, jā, tātad jums ir jāvēro apkārtējā pasaule un jāmāk dažkārt atteikties no pārāk lielām likmēm, no pārāk lielas ietekmes, no izaicinājuma. Ko būtu vērts atstāt prom nākamajā gadā? Atstāt ļoti daudzas ballītes. Ja? Tagad jau Ziemassvētku laikā un jaunā gada laikā ir ļoti daudz pierasts ēst, dzert, uzdzīvot, priecāties, baudīt, rotaļāties. Un jaunais gads saka, hei, stop, jau sākās jaunais cēliens, jāsāk strādāt, jāsāk darboties. Un, protams, ka to var izmantot savus draugus un savus tos cilvēkus, ar kuriem tev kopā ir priecīgi, tikai atcerieties, ka var nevien priecīgi kopīgi baudīt, bet arī strādāt, izklēdēties, darboties tā jēgpilni un ar tādu tā kā pozitīvu zīmi. Tātad pārāk daudz izklaides? Nē. Ko attīstīt? Ļoti interesanta tēma – attīstīt fantāziju, attīstīt iztēli, attīstīt neracionālo domāšanu, mēģināt noķert nojausmas, vēsmas, sīkas nianses, sīkas skaistas krāsas, garšas, skaņas un papraktizēt to smalko pasauli, pieņemsim vienu dienu, uzmanību vērst tikai uz smaržām vai kādu citu dienu uzmanību vērst tikai uz garšām. Un jūs pamanīsiet, cik daudz dažādu lietu mēs palaižam garām, tādā ikdienas skrejienā, kad esam aizņemti ar naudu, vāru, politiku, ietekmi un pārējām tēmām. Tad koncentrējieties uz mazām, mīlīgām, skaistām lietām. Un kādas durvis ir vērts atvērt? Zvaigzne saka, ir vērts sapņot lielus sapņus, skaistus sapņus, tādus, ko mēs neuzdrošinamies, un neuzdodiet sev jautājumu, vai man tam pietiks nauda, vai es varēšu, vai man jau nav pazīstams neviens, kas man varēs palīdzēt šajā jomā. Nē, sapnis ir tas, ko mēs sapņojam, uz ko mēs ceram, pēc kā mēs ilgojamies. Un vislabāk to sapņot vienam pašam zem zvaigžņotām nakts debesīm, tad, kad neviens nav klāt ar saviem padomiem un saviem ieteikumiem. Tāda ir taro domas par to, kāds varētu būt 2025. gads jums. Kāds viņš izdosies, tas atkarīgs, protams, no jums pašiem. Un lai tas laimīgs. Uz tikšanos!